Teorētiskais eksāmens. Ir pienākusi eksāmenu diena, un jūs esat ieradies CSDD nodaļā. Labdien! Lūdzu, sagatavojiet jūsu pasas un kvītis un izslēdziet mobilos tālruņus. Katrs pretendents uz eksāmenu tiek uzaicināts individuāli. Kādā valodā jūs kārtosiet eksāmenu? Latviešu. CSDD piedāvā iespēju eksāmenu kārtot latviešu, krievu, angļu, vācu vai franču valodās. 5. dators, lūdzu. Eksāmens ir datorizēts. CSDD inspektors paskaidros eksāmena norises kārtību un atbildēs uz jautājumiem. Pārbaudiet, vai ekrānos ir jūsu vārds uzvārds un vai ir pareizā valoda, kādā jūs kārtosiet eksāmenu. Eksāmenā ir 30 jautājumi. Tas sākas ar demonstrācijas jeb iepazīšanās daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem. Uz visiem jautājumiem jāatbild pēc kārtas, nevar kādu no tiem izlaist un pēc tam pie tā atgriezties. Teorētiskais eksāmens katram jākārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīga materiālu palīdzības. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 30 minūtes. Eksāmena laiku un tajā pieļautās kļūdas fiksē dators. Tas ir nokārtots, ja netiek pieļautas vairāk kā 3 kļūdas. Kļūdas tiek parādītas datorā un, ja nepieciešams, inspektors tās var izskaidrot. Pēc veiksmīgi nokārtota teorētiskā eksāmena jādodas uz vadīšanas eksāmenu.